Pastāst taču ko jautru. Man tā gribētos kādreiz no sirds izsmieties. Labi. Es tev pastāstīšu, kā mēs kādreiz atstājam savas mājas. Jauki. Tad es redzēšu, cik tu savos stāstos ieliec patiesības un cik piedzīvo klāt. Tikai man jau iepriekš jāsaka, nekā jautram es mūsu ceļojumā neatceros piedzīvojusi. Varbūt neesi gribējusi atcerēties. Un tad stāst bez gariem ievadiem. Esmu ziņkārīgi redzēt, kā no sīpola var izvārīt marmelādi. Josel! Wo steckst du so lange, du Socken? Meinst du, das ist nicht, dass sie mich aufziehen? Was? Klopfst du an den Busch? Jetzt sind wir schaust noch. Schöner Abend. Ja. Ein schöner. Hörst du? Ja. Endlich zocken sie gar. Ja, wir stecken tief im Schlamassel. Keiner kann uns rausholen. Was hat er gesagt? Du nimmst hier die zwei Kanister. Und schaltest dort hin. So. Stell hier. Steck das in den Monikasten. Jetzt geht's zum Alten. Shit. Aus dem alten Sack. Dann werden wir mal sehen. Ko tu, Nati, izvijies? Kaķis nav mājās, nāc saukt. Nu, mēs neviens neesam mājās. Dort einen Schuppen. Zwei Kissen hinstellen. Praktisch. Das volle Kanister dort. Ohne Dieselkaste? Das leere hier. Das ist halt schon. Dann kommen noch die zwei Rollen. Ja? Die bleiben auf dem Boden. Ah, nein. Nein, das nicht. Te būs kauju josla palikt nevarēs. Tur manā sētā palika svaiņa rati. Pavisam jauni, labi rati.
Svains atbrauc no Ogres, un tagad mēs iznākam 6 cilvēki. Un pulka saiņu. Man palaimējās sadzīt Rīgas praspusku, un mēs mēģināsim tikt līdz Kurzemē. Ja jūs varat kaut kur dabūt zirgu, nu ņemiet manus rataļus un brauciet. Paldies. Labi, ja būtu. Tam uzreiz neticis. Tad mums būtu vajadzējis iegādāties kādu cūku vai maisu cukuru, ko sekt dzīve zirga vērtību. Nu vienalga, neviens jums te palikt tik un tā neatļaus. Domājiet, ko pasākt. Nu, tad ar Dievu. Ar Dievu. Varbūt vēl satiekamies, makšķerējot, vai? Mahlzeit, meine Herren. Ist ja nicht gerade eine Schildkrötensuppe. Noch was Besseres. Ein sandkrapierter Hund wird heute serviert. Halt's Maul. Na, greift zu. Hm? Ziemlich fett, muss ich sagen. Aber der Große, der läuft noch herum. Den verzehren wir morgen. Unsinn. Schön warm. Ich hol es. Gestatten Sie. Ja. Packt's drauf. Jā. Kušiņām, Minkā. Es jums gribēju ko lūgt. Oh, jā. Zemīce. Viņu vajadzētu pabarot. Verstein? Jā, jā. No rītiem. Ar pienu. Un viņš ļoti mīl zivtiņas. Fisch. Oh, Fischlein. Wenn der Befehl kommt, zurückziehen und alles zu zerstören, dann setzen Sie es in Brand. Ja nāk vēl atkāpties un visu nopostīt. Nu, tad lieciet uguni klāt.
tikai vispirms palūkojiet, vai starp manām 2000 grāmatām nav kādu, kas kādam no jums patiktos. Das Geschirr abräumen. Noch ein Stäbchen stoßen. Auf die Sorte stehe ich gar nicht. Peter Schiller. Ja, ich sammle Löffel und... Eine schöne Ausgabe. Ja. Schade. Meyers Lexikon, Monografien über Kienzler. Ja, super wahr. Sehr. Und Roman. Hermann Sudermann. Lesen Sie Sudermann? Und du bist ja Name. Rosenthals. Horowitz. Das sind große Namen. Ja, Rosenthal, haben Sie gesagt. Ist ein Deutscher? Ein Letter. Ņemiet, kas katram tīk. Grāmatas. Te ir grāmatas. Te, lūdzu. Mans velospēds. Tas nu gan vairs nav no jaunajiem, bet tomēr braukt ar to vēl var. Un te, šeit Ilbergs, Kalve, Strāls un daži mani nieciņi. Ich wiederhole, nehmen Sie, was Ihnen gefällt. Nu, un kas tad vēl te? Anzi! Lietojat radio. Lammas gan vecas, Sind die? Hat die es bekleckert? bet nu... Ņemiet, kas kam tīk. Pārējiem ugun klāt. Ko tad ar atslēgām? Noliec zem akmenes. Ja, meine Maus, bitte, wollen wir begleiten, ja? Max, lustiger. Es fetzt. Adi! Mach los. Nee, das wäre wie ein Lied. Oh, lustiger. Meine Maus mit. Als nicht so tüchtig. Auf Wiedersehen. Legt wohl! Adeli! Mach's gut. Ja. Glückliche Reise. Auf baldes Wiedersehen, ja. Die fahren nach Riga. Ja, sie hoffen nach Riga. Und dann will ich fahren nach Deutschland. Werden wir sehen. Vai tev nav pārāk grūti? Man? Es jau tikai stumju. Bet atpūtīsimies, ja tu vēlies. Mums jau nekur nav jāskrien. Nu jau esam no mājas laukā. Saki, kā tev visvairāk žēl? Man minkāniņ. Un tev? Daudz kā. Man žēl gaujas. Tad jau no āvelīšu. Un tās apgrauzies zaķi, kas tās apsies. Meža mākoņu stāv, lai paliek viena.
Luķīši. Velc vecīt, kam nebaroja zirgu? Nekas. Šodien es esmu vecs. Uzīt zirgs, bet gan es būšu atkal cilvēks. Tad šie paši vīrieši sitīs atkal plaukstas, kad es viņu biedrības mājām būšu kaut ko nolasījis. Sarīkos jubilejas. Ja es kādreiz miršu, tad būs pavisam liels ļembasts. Tātad tikai uz priekšu, vecais zirgs. Bet nākošiem pajūgiem, kad vajadzēs palūgt, lai paved mūs kāds gabaliņu uz priekšu, lai var atpūsties. Zirgs droši jāatpūtina. Kāds nāks, ka jums rati ir, bet zirgu nav? Jūs domājat, ka labāk būtu zirgs nekā rati? Es domāju, ka pie ratiem taču zirgs taisni piedara. Es nekad vēl nebiju redzējis, ka tamborā atšalks cilvēks. Skaisti izbraucamie vāģi, vai jūs tos negribētu pārdot? Vai jūs labāk tos negribētu saņemt kā dāvanu? Teiksim, uz jūsu nākamo vai pagājušo dzimšanas dienu. Vai jūs turat mani par muļķi, vai arī gribat, lai es jūs par tādiem turam? Šobrīd jums par paldies neviens pat pīpei uguni nepasniegs. Bez jokiem! Ja jūs mūsu manis nogādājat Rīgā, jūs varat tos ratus dabūt par brīvu. Kur tu jūs dzīvojat? Mēs nekur nedzīvojam, bet aiz gaisa tilta mums dzīvo krustmāte. Kāds vēlns tur dauzīsies pa tumsu un pa lietu. Man iebraukšana tepat Džutas ielā. Liksim tā, es jūs, tas ir jūs vājas piesiešu, saviem pakaļā un aizvilkšu līdz Džutas ielas stūrim. Jūs labi atpūtušies, varēsiet braukt pie savas krustmātes. Tos vājas jūs man otrā rītā atvilksiet uz attiecīgu adresi un nodosiet. Ja jūs ne tik daudz negribat maksāt, kā to kilometru no Lieksavu zirgu padzīt, tad mums nav ko runāt. Kilometru? Vismaz 7. No Džutas ielas līdz gaisa tiltam. Vismaz 7? Ko mēs te laiku vēl nīcinām? Braucam! Pagaidiet! Tad jau mēs varam vēl runāt. Man tie vāģi šodien tikpat maz der kā jums.
Tikai tas, ka sen esmu tāds iecerējis, bet aizvien kaut kas iesprūdas starpā. Ej, paskaties. Labdien! Sveicināti, Jaunsudrabiņa kundze. Vai tas būtu Jaunsudrabiņa kungs? Tas pats. Priecājos iepazīties, rakstnieku kungs. Es jau tā vēroju. Mani sauc Brimerberģi. Priecājos, ka mans vārds jums ko izsaka. Nē, šito sagadīšanu. Es jau tūlīt vēroju, tūlīt vēroju. Ka tas nav īsti. Tad nē, es jau tūlīt vēroju. Tas droši vien nav parasts mirstīgais. Kaut kurš taču jūt zirgu un brauc, kā visi brauc. Bet šis vēl pats. Par vāģiem neraizējieties. Ja runiet par vāģiem, tad neraizējieties. Es jau vedu vezumu iebraukt Žutsielā 2, tad kleperi pārjūksim jūs ratos un aizbrauksim kā kungi. Vāģīši, vāģīši, tā man būs dārga un mīļa piemiņa, tā sacīt no Asiņaina gaisma aust autora. Ko es saku, ne jau man vien, maniem bērniem un bērnu bērniem. Jo es tos lietošu tikai pa augstiem svētkiem un godos. Nē, vai jums vēl nav kaut ko pārdot? Varbūt rādioaparāti vai šujmašīnu? Kas jums tā par pekeli tur augšā? Tā ir mana urānija pikola. Kas? Ar to es rakstu. Nu. Bet šūmašīnu jūs patiešām varējāt dabūt, bet tā nav paņēmusies līdz. Šitos teļus. Par rokas šujmašīnu jūs būtu dabūjuši 2 kilo speķi, bez nevienas liesuma āderes, tīra manta. Bija mums to paredzēt. Un kas jums vēl tur bija? Tas ir mājās. Tur mums daudz kas bija. Šo to mazāk paspējām izdāvāt. Šis tāds ieraksts zemē. Traki cilvēks zemē. Samirks un sapūž un sarūsies vai kāds izraks. Vai cilvēks nav dārgākā manta, bet tomēr mēs nebaidamies pat savus piederīgos zemē rakt. Lai rok Brimerberģa kungs. Bagāts jau nerakst. Nesakiet viss. Ziniet ko, es kā dienu aizbraukšu un pameklēšu vēl, kas vērtīgāks. Vismaz to pašu šujmašīnu. Dodiet tikai kādu rakstulīdi vai kādu vēstulīdi. Varat droši man uzticēties. Kā jau teicu, es zinu 100 dzējoļu no galvas. Jeb jums pašam patiktos līdzbraukt? Rudi, die ganze Geschwender prüfen. Mach keine Geschenke. Was habt ihr hier? So. Ja, Atvainojiet, oficiāli. Es esmu līdinieks. Auf Kas par lietu, kāpēc nebraucam? Kad 20 vezumi būs, tad laidīs garām. Pavaic virsniekam. Warum sagt man nicht weiter? Die Straße ist doch frei. Weiter geht's in 20 später draußen. So, danke. Tā ir jāgaida. Nate! Nāvis smaka. Ja jums vezumā kaut kas neatļautos daudzumos, tad kanā.
Es negribu nelaimi vārdā saukt. Avīzē bija sacīts, ka bēgļi var izvest pārtiku neierobežotā daudzumā. Mums ir kā 2 kilogramu sālītas gaļas. Tā jūs jau esat īsti bēgļi, piķis tev laukā. Man gan ir šis tas slēpjams. Hey, Jungs! Es hat keinen Sinn, Sie mehr länger aufzuhalten. Raisam tik savus ratus vaļā un dzenamies projām pa vecam. Te jau nevar zināt, kas iznāk. Būtu to agrāk zinājuši. Nevajadzēja gan tas acis tā gluži par velti atsviest. Lai būtu devis vismaz kādu kilo sviesta. Tad mēs paši arī būtu spekulanti. Nē, kas norunāts. Ļaunākā gadījumā es jūs gaužam būtu lūdzu ņemt kādu daļu no maniem produktiem. To mēs būtu darījuši bez īpašas lūkšanas. Tas ir, es būtu lūdzu, lai jūs kā izceļotāji teiktu, ka tas jērs un tā cūk, tie bīdlētie milti un kausētais sviests ir jūsu. Un ka jūs esat man tuvi radi un es jūs pavadīts kuģi. Cumšīt, jūs taču runājat vāciski. Nu jā, tagad varbūt tas arī nav vajadzīgs. Kas visus tos 1000 var izkontrolēt? Laikam braucam! Turies! Anā! Jānis, turies! Ātrāk! No! Tā vēstulīte par tām mantām. Sakaru centrālis šefam. Jā. Aufmerksam. To maksu tad rītvakar atnāciet uz Džutes ielu numur 2. Nu, ko nu par maksu runāt? Jūs jau mums tā tik daudz laipnības esat izrādījis. Vai ne? Jūs vēl te nestāvētu, ja es nepaņemšu jūs šlepē. Vai nav labi satikties ar labiem cilvēkiem? Nu, protams. Tāda lūk ir dzīve. Var sacīt raibāk par kuru katru romānu. Ko par mani vienu nevarētu uzrakstīt, kad es jums sāktu stāstīt? To es ticu. Kad būsiet atpūtušies, uzrakstiet kaut ko par mūsu ērmīgo sastapšanos bēgļu laikos uz Vidzemes šosejas. Būs cilvēkiem, ko palasīt. Es pats izlasīšu, pasmiešos. Par labu joku katram jāsmējas. Es pats jaunās dienās biju liels grāmatnieks. 100 dzējoļu bija iemācījies. Ja nu dienu vēl tagad var noskaitīt, kaut nakts vidū. Piemēram? Piemēram, nu kaut to pašu, kā viņi tur sauc to... Ziniet, nevar jau visu mūžu galvā saglabāt tik daudz dzejnieku vārdus. Kā tur bija tas iesākums? Mēģiniet atcerēties. Ir nakts vidus. Nu? Vismaz viens dejolis mums jānoskaita. Nu, lai atgriežas jaunības jūsmā. Nu? Reka aizmirstas, kad nav laika pārcilāt, ko es kādreiz zinājis. Vai jums nav kāds smēķis? Uz atvadību? Te mums. Visu turziņu. Nu jā, kad pats nesmēķē. Paldies. Paldies. Nu tad līdz rītvakaram. Ja vēl ko paspējušu. Līdz rītvakaram. Visu labu, visu labu. Pirmajā mājā pa labu, vai ne? Uz to laimīgo galā tikšanu. Nu. Nelīdz tāds. Mums tagad jājauc kā parādniekiem to rateļu dēļ, no kuriem viņš mūs ir atvestījis. Ko tad tu viņam tajā vēstulītē uzrakstīji? Lai šīs zīmes nodevējam izsniedz visas tukšās pudeles, kādas būtu atrodamas virtuves skapī. Vairāk nekā. Varbūt tas ir aplams. Liks mērot tādu ceļu gabalā tik apkalnojušās. Viņš taču bija vienīgais cilvēks, kurš mums sniedza
palīdzīgu loku.